Kopš neatminami seniem laikiem ir kāds stāsts. Tas ir gājis no uguns cauri ledājiem. Atkal krītot tumsā. Stāsts ar briesmām un izmisumu, ko pārvar, atkal jau pārvar jaunas sirds. Tas ir sasniedzis debesu jumu un ierakstījies zvaigznēs. Tas stāsts ir par tevi. Senos laikos, aizlaikos, kādā tālā zemē, tur dzimst valoda, kas šodien ir no senākajām pasaulē. Tur rodas dainas, tur zīmējas raksti, kurus joprojām centīsimies saprast. Kādai tautai tiek uzticēts pienākums līdz mūsu dienai atnest gara mantas. Tādas mantas, kuras ugunī nedeg un ūdenī neslīkst. Ja vien dzīvs ir zinātājs. Un šī tauta ir tava tauta, mūsu tauta. No atmiņas atmiņā tika rakstītas dziesmas, no rokām rokās tika nodoti raksti. Kamēr radās un pazuda veselas civilizācijas, mūsu senā kultūra latviešos palika dzīva. Bet tas nebija viegls uzdevums. Svešas varas, svešas domas, svešas mēles, apvies ap mums. Izsūc dzīvības sulas, paverdzina paaudzes. Tie ir gari gadi, kad daudzas paaudzes nogaida īsto brīdi, kā gaisu aizturot, bet galvenais – izdzīvojot. Pienāk gaidītais brīdis, iespēja. 1918. gadā deklarējot pirmo Latvijas republiku, vēl daudz izvēļu ir priekšā. Vēl daudz melu, liekulības un vardarbības ir apkārt jaunajai valstī. Trauslo brīvību draudz samalt 3 vergturu varas – Cara impērijas un Vācu apvienotie spēki Rietumkrievijas armijā, asiņainās padomju varas sarkanā armija. Viss izšķiras 1919. gadā. Latviešiem ir tikai gara spēks, jo pretinieka fiziskais pārsvars ir vairāk kārtīgs. Kas ir tas brīnums, kas palīdz, iedvesmo, apvieno? Kas tur skan? Tā ir tautas dvēselīte. Tava apziņa pamostas kā no miega. Ceļās tauta kā viens, mostas gars un satriec savas važas pīšņos.
valsts, kas gadsimtus tikai garā ir dzīvojusi, nu piedzimst un top. Tev ir sava valsts. Novērtē to, mīli to, piemini varoņus. Saki paldies. Latvija!